Vai tev ir mērķi? Vai tu skaidri zini, ko tu vēlies no savas dzīves? Jo, ja tev nav mērķu, ja tev nav skaidrs sapratnes par to, ko tu vēlies savā dzīvē, neatkarīgi no tā, par kur dzīves sfēru iet runa, vai par attiecībām, vai par darbu, vai par biznesu, vai par finansēm, ja tev nav skaidri noformulētas vēlmes, ja tu nezini, ko vēlies, tad šīs vēlmes tev ieliks galvā kāds cits. Tavi vecāki, draugi, skolotāji, internets, televīzija, un tas nebūs tavs. Ja kāds cits tavā prātā ieliek vēlmes, dažādus tēlus, saprašana par to, kā jābūt, tas tev nekad neradīs prieku vai laimi. Pēc būtības tu būsi citu cilvēku vadīts. Jā, tieši tā, citu cilvēku vadīts, pat ja tu to neapzinies, jo tev pašam nav vēlmes un nav mērķu. Un ja tu pats nevaldi pār savu dzīvi, bet ļauj citiem to ietekmēt, tad tas nozīmē, ka tavā dzīvē regulāri notiks tas, ko tu nevēlies, vai tas, kas tevi sāpinās. Ja? Jo tu nezini īsti, ko tu gribi. Ja tu sajūti sevī to, ka es runāju par tevi, paņem baltu lapu un skaidri noformulē savas vēlmes. Ko tu vēlies sasniegt šogad? Kādi ir tavi mērķi šim gadam? Kāds ir mērķis tev šodienai? Kādi plāni tev ir šodienai? Kādi plāni ir rītdienai? Piecelties un dzīvot kā robotam? Iet uz to vienu to pašu darbu, kur tu ienīsti? Dzīvot no rīta līdz vakaram atkal ikdienas rutīnā un neko nemainīt savā dzīvē. Tāda ir tava sapņa. Padomā par to. Paņem baltu lapu un saraksti savus mērķus. Tuvākai dienai, tuvākai nedēļai un tuvākiem mēnešiem un šim gadam. Un kas zina, varbūt arī nākamajam gadam. Un tu redzēsi, kā tev dzīve mainīsies. Negaidi, ka tev kāds pateiks priekšā, ko tev darīt. Pat ne astrologi, ne numerologi, ne tarologi tev to nepateiks. Jā, viņi var pateikt tev, kurā virzienā var būtu labāk tev virzīties. Viņi var saredzēt tavus iespējamos talantus, un to ir ļoti daudz, un katrs cilvēks ir tik daudz šaltnains un tik daudzpusīgs, ka neviens tarologs, numerologs, astrologs precīzi tev nepateiks, tev, mīļais, jāiet tieši tādā virzienā. Tev jāizvēlās no dzīves tieši šis. Un tieši tajā tu būsi laimīgs. Nē, neviens tev to nepateiks. Tev pašam ir jāizdara izvēle. Tev ir pašam skaidri jānoformulē. Jā, protams, ja tu esi nomaldījies, tu vari vērsties pie kāda, kas tev var palīdzēt. Vai tas būs psihoterapeits, vai tas būs tarologs, vai numerologs, vai kāds dvēseļu ceļa biedrs. Nav svarīgi. Svarīgi, lai tam cilvēkam uzticies. Bet lēmumu jāpieņem pašam. Tev ir jābūt skaidrai sapratnei par to, ko tu vēlies no savas dzīves. Paņem baltu lapu un saraksti. Tūlīt.